Denāriju piecinieks taisnā pozīcijā. Kad denāriju piecinieks izkrīt taisnā pozīcijā, tas norāda, ka jaunais gads var nest zināmus izaicinājumus un pārbaudījumus, īpaši materiālajā un emocionālajā jomā. Šī kārts atgādina, ka grūtības ir pārējošas, un tās bieži vien kļūst par iespēju izaugsmē, ja tās pieņem ar gudrību un izturību. Attiecību jomā denāriju piecinieks var norādīt uz sarežģījumiem vai pārpratumiem attiecībās. Ja esi attiecībās, šī kārts liecina, ka būs svarīgi izrādīt empātiju un atbalstīt vienam otru. Jums abiem var nākties pārvarēt kādus šķēršļus, kas prasīs pacietību un uzticēšanos. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka šis varētu būt laiks, kad tu pārdomā savas vajadzības un vērtības, pirms ļauj kādam ienākt savā dzīvē. Darba un finanšu jomā šī kārts var signalizēt par finansiāliem izaicinājumiem vai nenoteiktību. Tas ir aicinājums pārskatīt savus resursus un pievērsties gudrākai plānošanai. Ja saskarsies ar grūtībām darbā, atceries, ka denāriju piecinieks aicina nezaudēt cerību. Pēc katras ziemas nāk pavasaris. Un atceries, grūtības ir kā lietains rīts, slapjš, bet pārējošs. Kā saka, kur ir 5 denāriji, tur vienmēr atradīsies vieta 6. Šogad raugies uz izaicinājumiem, kā uz iespēju kļūt stiprākai. Denāriju piecinieks apgrieztā pozīcijā. Kad denāriju piecinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas norāda uz grūtību mazināšanos un iespējām izkļūt no sarežģītām situācijām. Tas ir atgādinājums, ka pēc vētrām vienmēr iestājas klusums un pat tumšākajā brīdī vienmēr ir cerība. Attiecību jomā apgrieztais denāriju piecinieks var liecināt par situācijas uzlabošanos pēc grūtībām. Ja esi attiecībās, šī kārts norāda, ka konflikti vai pārpratumi, ar kuriem esat saskārušies, sāk izgaist. Šis ir laiks, kad vari justies drošāk un tuvāk partnerim. Ja esi viena, apgrieztais denāriju piecinieks liecina, ka tu beidzot vari atbrīvoties no pagātnes emocionālajām sāpēm un atvērties jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz stabilizāciju pēc sarežģīta perioda. Iespējams, tu saņemsi palīdzību vai atbalstu no kolēģiem, draugiem vai ģimenes, kas palīdzēs pārvarēt šķēršļus. Finansiāli apgrieztais denāriju piecinieks var liecināt par uzlabojumiem, piemēram, negaidītu ienākumu vai situācijas, kas ļaus tev sajusties drošāk. Un atceries, apgrieztais denāriju piecinieks tev saka, ka vissmagākā cīņa ir tā, kur tev jau izdevusies. Kā saka, denāriju zaudēšana reizēm atbrīvo vietu zeltam. Šogad uzticies sev un zini, ka labie laiki ir tuvāk nekā šķiet.